Labdien! Bieži vien pacienti jautā, doktor, vai manas mugurkaula operācijas laikā tiks ievietoti kaut kādi metāla implanti, svešķermeņi vai kas tam līdzīgs mugurkaulā. Visbiežāk es teiktu nē. Un es pateikšu, kāpēc es nepārāk mīlu mugurkaula konstrukcijas. Kaut gan viņām pilnīgi noteikti ir sava vieta mugurkaula ķirurģijā, bet manuprāt tā ir samērā reta. Tātad, kā zināms, mugurkauls ir kustīgs kauls, mēs varam kustēties, saliekties, atliekties, un tas notiek daudzos segmentos, tātad summējot uz daudziem segmentiem. Ja mēs saskrūvējam kopā vienu segmentu, tad blakus esošais segments kļūst divkārt vairāk pārslogots un daudz ātrāk nolietojas. Līdz ar to mugurkaula konstrukciju ielikšana nav kaut kas viennozīmīgi labs, viņai ir arī ēnas puse. Līdz ar to es cenšos vienmēr maksimāli izvairīties no konstrukciju ievietošanas, kaut gan, protams, ir reizes, kad tas ir nepieciešams.